Labdien visiem! Man ir liels prieks jūs redzēt tik kuplā skaitā uzņēmējus, banku nozares pārstāvjus. Mani sauc Andrejs Grigoļinovičs, esmu kompānijas Age Capital vadītājs un šodienas pasākuma moderators. Es ļoti īsi ieskatīšu, kāpēc mēs šodien esam šeit savākušies. Tātad pagājušā gada beigās Finanšu sektora attīstības padomē tika nolemts veicināt dialogu starp finanšu nozari un uzņēmējiem, ar mērķi saprast reālos šķēršļus finansējuma pieejamībā, banku pārkreditēšanas komisiju jautājumā, konkurence un līdzīgajos jautājumos. Un šodienas seminārs ir viens no šādiem soļiem, kas tiek spērti, lai veicinātu dialogu starp uzņēmējiem un finanšu sektoru, banku sektoru Latvijā. Un tagad es gribētu dot vārdu, lai atklātu šodienas pasākumu Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētājiem Uldim Cērpam. Labdien, uzņēmēji! Man ir pirmkārt ļoti liels prieks jūs visus šeit redzēt. Un tam, ko jau Andrejs sākumā teica, es gribētu nedaudz papildināt ar to, varbūt kā tas viss sākās. Tas viss sākās ar to, ka man bija saruna ar LDDK un LTRK vadību par to, kādā veidā virzīties uz priekšu ar dažādiem jautājumiem, kas ir samilzuši sabiedrībā ar mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanu. Un tad tie piedāvājumi, kas eksistēja publiskajā telpā, bija vairāki piedāvājumi, kur uzskatīja, ka labākais veids, kādā risināt mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanas pieejamību, ir dažādus pārskatus vai ziņojumus sagatavojot, un varbūt viens piemērs tāds ir Latvijas Bankas finanšu pieejamības pārskats, pret kuru atsevišķos gadījumos ir vērts izturēties kritiski, un jūs šodien sapratīsiet, kāpēc. Otrs piedāvājums nāca no valdības, kur uzskatīja, ka labākais veids, kuru problēmu risināt, ir cenu regulācija. Tātad, ja ir nepietiekama konkurence, tad par lielveikaliem es nerunāšu, bet ja nepietiekama konkurence, tad respektīvi mazo vidēju uzņēmumu kredītu pieejamībā, tad vienkārši to var atrisināt regulējot cenas. Un tad mēs sēdējām ar LTRK un ar Kasparu Gorkšu un Andri Biti un Zariņas kundzi un domājām par to, kādā veidā būtu vispragmatiskāk šo jautājumu risināt. Un tad mūsu piedāvājums bija principā divas lietas. Pirmkārt, mēs gribētu uztaisīt tādu nozares skatījumu uz to, kas notiek ar mazo un vidēju uzņēmumu finansēšanu. Šeit jūs redzēsiet ne tikai mūsu datus, bet arī kredīta reģistra informācijas datus no KIBA. Un jūs redzēsiet arī uzņēmēju viedokli, jo mēs esam veikuši divas pasākumus. Mēs esam veikuši aptauju no vairāk kā 400 uzņēmumiem, no kuriem vairāk kā 200 ir kredīti, par to, kā viņi uztver šo kreditēšanas procesu. Un mēs esam veikuši arī par tiem jautājumiem, kas izkristalizējās, un par tām specifiskajām problēmām padziļinātu fokus grupas diskusiju. Un tas mūsu piedāvājums ir šos jautājumus vislabāk risināt dialogu formā, un šis seminārs ir viena tā daļa no dialogu. Respektīvi, viņš ir proaktīvs no mūsu puses. Valdība pat bija gatava cenu regulējumu diskusijas atlikt, kamēr mēs diskutējam ar uzņēmējiem, bet tas, ko viņi izlēms darīt, ir pilnīgi un vienīgi valdības atbildība. Tā kā šeit mēs gribam jūs iepazīstināt ar to, kā nozare redz mazo vidēju uzņēmumu finansēšanu no mūsu puses. Mēs gribam dzirdēt jūsu viedokli, un šim iemeslam arī būs pēcpusdienā tātad diskusija. Un līdz ar to vēlreiz es gribu pateikt paldies, ka jūs esat atnākuši. Lūdzu par tām problēmām, ko jūs sajūtat, zinat un vēlaties runāt, lūdzu runājiet, jo šī ir tā iespēja. Un jums būs iespēja satikt arī banku praktiķus, kas tieši nodarbojās ar mazo vidēju uzņēmumu kreditēšanu. Un no savas puses es novēlu veiksmīgu dienu un vispusīgu diskusiju. Paldies! Jā, Uldi, paldies par lieliskiem ievadvārdiem. Es domāju, ka tas ļoti lielā mērā ir arī dod labu startu šodienas semināram, bet, lai labāk saprastu esošo situāciju, mums jāsaprot arī, kādi ir makroekonomiskie rādītāji Latvijā, banku sektorā rādītāji. Un gribētu aicināt uz skatuvi Intu Krastu,
Finanšu nozares asociācijas kreditēšanas komitejas līdzpriekšsēdētāju un SEB bankas valdes locekli, kā arī Mārtiņu Ruvezi, FNA kreditēšanas komitejas pārstāvi un SEB bankas korporatīvas analīzes pārvaldes vadītāju. Jā. Tātad savā prezentācijā viņi balsties uz makrodatiem, tātad ieskicēs Latvijas uzņēmumu finansēšanas realitāti. Lūdzu. Labrīt, kolēģi, paldies tiešām, ka atnācāt, un es ceru, ka mums būs ļoti interesanta saruna. Tā, Uldi, tie bija tavi slaidi, vai kā mums tas sanāca? Īstenībā jā, bet tas tā nebija plānots, bet ir tomēr vēl viena lieta, kas ir jāpasaka. Tātad, respektīvi, no sērijas, ko Latvijas Banka jums nesaka. Tātad pēdējā finanšu pieejamības pārskatā īstenībā ir šie cipariņi parāda, cik procenti no uzņēmumiem uzskata, ka viņi ir finansiāli ierobežoti. Tas ir uzņēmuma viedoklis, un to aptauju veids katru gadu Eiropas Investīciju banka. Un tie pēdējie dati, kas ir pieejami Latvijas 2025. Gada finanšu pieejamības pārskatā, ir novecojuši. Tāpēc mēs vēlējāmies parādīt jaunākos datus. Un tie dati, ko var redzēt, ir, ka, tad es tūlīt paskatīšos, vai te ir iestrādāta tā funkcija, jā, tie dati, ko jūs varat redzēt Latvijas bankas pārskatā, ir, ka Latvijā ir 13% uzņēmumi finansiāli ierobežoti, salīdzinot ar 6% Eiropā vidēji. Un mēs varam domāt, vai 13% ir daudz vai maz, bet mēs varam redzēt, ka tas ir, var teikt, 2 reizes vairāk nekā Eiropā vidēji. Protams, ka tas arī nozīmē to, ka 87% neuzskata sevi par finansiāli ierobežotiem. Bet mans punkts ar šo slaidu bija parādīt, ka situācija ir īstenībā uzlabojusies. Un principā uzlabojusies diezgan būtiski pagājušā gada laikā. Un tie ir dati, kas nav mūsu nozares dati, tie ir dati no Eiropas Investīciju bankas. Mēs viņu arī uzrunājām ar lūgumu prezentēt šo pilno pētījumu. Viņa, diemžēl, biroja vadītāja Rīgā bija, diemžēl, cits pasākums, bet viņi noteikti nākamreiz, kad mēs rīkosim līdzīgi pasākumu, ieradīsies. Tā kā šeit, ko es gribēju parādīt, ir, ka tas mūsu, kā lai saka, starpības starp mūsu rādītāju un Eiropas vidējo rādītāju ir sarukusi. Un pēc Eiropas Investīciju bankas datiem īstenībā Latvijā ir mazāk finansiāli ierobežot uzņēmumu, kā piemēram Somijā vai Zviedrijā, ko ir vērts zināt. Un tie ir Eiropas Investīciju bankas dati. Un šis pārskats ir ja kāds grib, jūs varat aiziet un viņu lejuplādēt no Investīciju bankas mājaslapas. Tā bija viena lieta, ko es gribēju parādīt, un otra lieta, ko es gribēju parādīt, ir viena interesanta lieta par Latvijas uzņēmējdarbības vidi, kas ir noticis pēdējos 7 gados. Un tas interesantais, ja mēs paskatāmies uz vēsturi, un tur droši vien ir jārunā par to komplekso bildi, ko mēs šeit redzam. Šeit mēs redzam Latviju, Igauniju, Lietuvu, un mēs redzam divus datu punktus par katru valsti. Mēs redzam uzņēmumu kopējo pašu kapitālu valstī, cik ir valstī kopā, jo skaidrs, ka pašu kapitāls ir kaut kas tāds, uz kura pamata var kreditēt un uz kura pamata arī uzņēmumu veicina savu izaugsmu. Un te tas pats interesantākais stāsts ir tāds, ka tātad Latvijā un Igaunijā ir aptuveni vienāds uzņēmumu parādu saistību apjoms pret pašu kapitālu, kamēr Lietuvā uzņēmumi izmanto daudz vairāk banku parādus un arī citu aizņēmēju parādus savai attīstībai. Tas ir viens interesants teiksim, rādītājs, kas nozīmē, ka teorētiski pastāv iespēja Latvijas uzņēmumiem būt vēl agresīvākiem, ja mēs rīkotos līdzīgi, kā to dara lietuviešu vidējais uzņēmums. Otrs, kas ir interesanti, un tagad jau sākās nedaudz bēdīgāks stāsts, ka Latvijā no visām 3 valstīm, neskatoties to, ka mēs esam vidēji liela iedzīvotāju ziņā, un Igaunija ir mazāk un Lietuva lielāka, tad mums Latvijā ir vismazākais uzņēmējdarbības sektors. Tātad pašu kapitāls Latvijas uzņēmumos ir 39 miljardi. Salīdzinot ar Igaunijas uzņēmumos, kuros 57 un arī Lietuvas uzņēmumos 57. Ja? Tā kā šis ir tāda neliela viela pārdomām. Un kas ir vēl interesanti, ka faktiski Latvija ir valsts, kurā uzņēmumu sektors nav īsti audzējis saistības, kopš 18. gada saistības ir palikušas. 18. gadā bija 17 miljardi, tagad ir 18. Ja? Tas ir visas saistības, ne tikai banku aizņēmumu, arī aizņēmumu no citiem avotiem. Un savukārt tās Igaunijā 18 ir pārvērtušies par 27 un attiecīgi Lietuvā 22 ir pārvērtušies par 37 miljardiem. Ja? Tā kā tas nozīmē to, ka Latvijas uzņēmumi faktiski ir attīstījušies pirmkārt lēni, otrkārt paši ar saviem līdzekļiem, lielā mērā salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju. Tas ir jautājums, kur ir tie interesantie faktori, jo kā jūs bankas pastāstīs, tad viņu Baltijas kredīta politikas ir identiskas.
Ja? Tā kā tas ir viela pārdomām, bet, lai jūs redzētu to pilno bildi, ir vērts saprast, lai mēs saprastu, kas notiks ar mums nākotnē, vai kur mums iet, mums ir jāsaprot sākumā, kur mēs esam. Es vēlreiz atvainojos par šiem 2 slaidiem, ko es nebiju parādījis jums ievadvārdos, bet man likās, ka tie būtu labi iedodot vispārējo tonu. Paldies! Rikārd, mums laba saspēle sanāca. Jā, tad mans vārds ir Rīns Krasts, un es esmu uzaicinājis arī savu kolēģi Mārtiņu Rubezi. Mārtiņu nāca šeit. Mūsu loma šorīt ir ieskicēt jums un pastāstīt par mūsu izaugsmes potenciālu, jeb uzaugsmes, finansēšanas potenciālu, kā tādu no makro skatu punktu izskatāmies salīdzinājumā ar daudziem tādiem aspektiem, gan Eiropas ziņā, gan savādākā. Un Mārtiņš veica šo pētījumu, kur gribējām padalīties ar tādu galveno secinājumu, ka mums kopā darbojoties ir ļoti liels potenciāls, un potenciāls nav izmantots. Mēs ne tikai varam atļauties vairāk realizēt savas idejas, ja, bet arī varam būt drosmīgāki, un to jūs redzēsiet šajā stāstā. Un, Mārtiņ, darām tā, ka tāda saspēle, ja tu ņem to galveno mikrofonu, un tad, ja es jutīšu, ka vajadzīgs no manis kāda piebildi, es piebildīšu. Un labā ziņa ir tāda, ka mēs jūtam, pēdējais gads ir bijis ļoti aktīvs finansējuma ziņā. To ne tikai arī statistika rāda par kredītu portfeļu pieaugumu, bet arī tīri ikdienā. Ja, mēs jūtam tā pieprasījuma pēc kredītiem palielināšanos, un tā noturība arī ir šajā gada pirmajos 2 mēnešos, un noteikti mēs varam pa visiem kopā daudz vairāk. Mārtiņ. Jā, paldies. Prieks redzēt pilnu zāli. Šis darbojas, ja. Es jau 20 gadus strādāju banku sektorā, pēdējos 10 gadus bankā kredītu analīzes jomā. Tāpēc mans darbs ir visvairāk faktos, skaitļos balstīts. Jūs redzēsiet ļoti daudz skaitļus, ļoti ātrā tempā, par to jau iepriekš atvainojos, bet tas ir veids, kā mēs mēģinām strādāt. To narratīvu, kas ir par kreditēšanu Latvijā, mēģināt saprast, izprast skaitļos, kuri mīti ir patiesi un kuri īsti neatbilst patiesībai. Šeit ir paši jaunākie dati par kreditēšanas aktivitāti, par ko mums ļoti liels prieks. Pēdējais gads gan mūsu bankai, gan sektoram kopumā ir bijis ļoti aktīvs, un kreditēšana aug visstraujāk Eiropā. Bet tā bāze joprojām ir relatīvi zema. Ja mēs skatāmies kredītus nefinanšu uzņēmumiem, tas ir uzņēmumiem, kas neietilpst finanšu nozarē, attiecināt pret valsts iekšzemes koproduktu, tad Latvija ir starp Eiropas valstīm viens no zemākajiem līmeņiem kreditēšanā. Vai tā ir problēma tikai banku kredītos? Īsti nē. Šeit jūs redzat uzņēmumu kopējās saistības, kas ir gan kredīti, līzingi, obligācijas, aizņēmumi no īpašniekiem un citu veidu saistības. Arī šeit mēs relatīvi pret citām Eiropas valstīm izskatāmies ne pārāk lieli. Attiecīgi šeit, ja mēs varam kopējās saistībās, cik liels ir Latvijā Komercbanka īpatsvars, te gan mēs esam tieši Eiropas vidējo rādītāju līmenī. Aptuveni trešdaļu no uzņēmumu aizņēmumiem sniedz Komercbankas, pārējie ir citi finansēšanas avoti. Un šī proporcija nav diezko būtiski mainījusies jau pēdējos vismaz 5 gadus. Tālāk kopumā no šīs vietas un turpmāk šeit avots ir ne kaut kāda makro datu. Šeit ir katra no jūsu pārstāvētājiem uzņēmumiem gadu pārskati un visu Latvijas uzņēmumu gadu pārskati sakonsolidēti kā vienā finanšu pārskatā, kā izskatītos konsolidēti visu Latvijas uzņēmumi. Mēs redzam, ka pēdējie gadi, neskatoties uz visādiem satricinājumiem, sākot jau ar Covid krīzi, inflācijas lēcienu, procentu likmju pieaugumu un vēl dažādiem šķēršļiem, ir izaugsme bijusi gana liela. Pēdējos gados piebremzējusies, bet uzņēmumi ir saglabājuši diezgan labus pelnītspējas rādītājus.
Un blakus ir tāds kā konsolidēta bilance 19. gadā un 24. gadā. Redzam, ka viss nopelnītais, gandrīz viss ir palicis uzņēmumos. Bilanču kopsumma pieaugusi par 20 miljardiem. Uzņēmumi neiztērē, neizmaksā naudu dividendēs, viņi paliek uzņēmumos, un tas potenciāls investēt ir tikai pieaudzis. Un paša kapitāla lielums pirmo reizi pagājušajā gadā virs 50%. Un tas ir nebijis rādītājs, skatoties uz atpakaļ. Ja, tā kā kapitalizēti mēs esam ļoti labi. Un jautājums par kā kapitāls arī maksā naudu. Jautājums, vai tas kapitāls, viņa proporcija ir adekvāta un tā tālāk. Bet tā labā ziņa, ka mēs esam ļoti labās starta pozīcijās. Jā. Un tad, kā tas ir ietekmējis uzņēmumu saistību līmeni. Šeit mēs redzam tumšāk dzeltenie stabiņu kredīti no bankām, gaišāk dzeltenie citi aizņēmumi un pretī pelēkie stabiņi ir nauda uzņēmumu kontos. Tad jau no 2020. gada nauda uzņēmumu kontos pārsniedz aizņēmumus no bankām. Aizņēmumi no bankām pēdējo 5 gadu laikā nav būtiski mainījušies, kaut gan uzņēmumu apgrozījums, bilances kopējā summa ir augusi. Tas, kas ir audzis, bet ir citi aizņēmumi. Un tad mēs mēģinājām veikt tādu aprēķinu, ir arī mīti par to, cik daudz uzņēmumu Latvijā gribētu saņemt, bet nevar saņemt kredītus. Kreditēšana ir mūsu ikdienas darbs, mēs gribētu iedot visiem, kas spēj to aizņemties, tāpēc mēs mēģinājām sarēķināt, kāds tad ir tas potenciāls kopējais un kā mēs izskatāmies. Šeit iesākumam statistika arī no uzņēmuma reģistra. Šis pirmais slaids tad ir kopā 180,000 reģistrētas vienības, no kuriem gadu pārskats iesniedz 112,000. Šie skaitļi, te 5 gadu laikā 54,000 uzņēmumu likvidēti, 45 dibināti no jauna. Tā kustība ir diezgan liela, bet tas, ko mēs redzam, tā kustība ir tālāk runāsim jau dalījumā pa grupām pēc uzņēmuma lieluma. Viņi pārsvarā ir mikro uzņēmumu segmentā. Tad šī kompānija, kas ir uzņēmumi, kur faktiski iesniedz gadu pārskats, kas jau ir nostrādājuši vairākus gadus, tur būtiski nemainās. Un tam mēs redzam, cik liela daļa no šiem uzņēmumiem pēdējā grafikā vispār ir saņēmuši kredītus komercbankās. 9% daudz vai maz, par to mēs tad varam spriest, skatoties uz šo te uzņēmumu finanšu rādītājiem. Šeit ir tāds ļoti vienkāršots skats uz kredītspējīgu uzņēmumu kritērijiem, uzņēmuma izmērs kā tāds, teiksim, vai vispār uzņēmuma izmērs ir izaudzis pietiekami liels, lai vispār būtu nepieciešams papildus finansējums. Pašu kapitāls vai uzņēmumam ir pietiekams pašu kapitāls vai saistības jau šobrīd ir pārlieku liels un nav papildus potenciāls aizņemties. Un EBITDA rādītājs, tas ir peļņa pirms nolietojuma atskaitīšanas un pirms procentu izmaksām. Un tad mēs redzam, 67,000 no visiem uzņēmumiem apgrozījums nesasniedz 50,000. Kāpēc 50,000 slieksnis? Tur var, protams, izvēlēties vēl dažādi. Patiesībā lielākajai daļai no viņiem viņš pat nepietuvojas 50,000, bet aprēķins tīri balstīts tajā, ka izmaksāt uzņēmumam vienu Latvijas vidējo algu vienam darbiniekam, tas ir īpašniekam, izmaksā plus mīnus 22-23 tūkstoši eiro gadā. Ja ir vēl jāveic nomas maksājumi vai vispār jāiepērk kaut kādu materiālu, tad būtībā nav īsti kapacitātes vēl uzņemties un atmaksāt kredītsaistības. Un par šo 47,000 Latvijas uzņēmumu strādā ar negatīvu EBITDA rādītāju, kas nozīmē, ka viņi katru gadu tikai zaudē naudu un tur nav īsti resursu atmaksāt. Vēl 35,000 strādā ar pozitīvu, bet tas ir zem 10,000 eiro. Atkal iedomāts slieksnis 10,000 eiro būtu plus mīnus tas EBITDA rādītājs, kurš nepieciešams, lai
apmaksātu līzingu par vienu automašīnu 35,000 eiro vērtībā. Aptuveni. Mēs nonākam pie tā, ka visiem šiem rādītājiem atbilst 20,000 uzņēmumu Latvijā. Vai tas ir tas, kā bankas izvērtē un finansē? Nē, ne tik vienkārši, tad droši vien man darba bankā nebūtu. Bankas kopā ir finansējuši 10,000 uzņēmumus, plus mīnus. 4,000 no banku finansētajiem uzņēmumiem atbilst šiem te iepriekš nosauktajiem pamatkritērijiem. Vēl 6,000 uzņēmumu ir kreditēti, bet viņi būtībā neatbilst vismaz vienam no šiem te kritērijiem. Tie pārsvarā būs kritēriji visbiežāk par pašu kapitālu, kur ir arī dažādi veidi, kā to rēķināt. Bet, jā, tāda kopumā ir tā aina par uzņēmumiem. Tad, lai vienkāršāk šie te 20,000 uzņēmumi kopā nopelna pilnīgi visu peļņu, kas ir, ja mēs paskatāmies atpakaļ šo slaidu, tad visu uzņēmumu kopējo peļņu nopelna šie 20,000 uzņēmumi, pārējiem konsolidēti šī peļņa ir 0. Tad šeit, paskatoties uz šiem te pelnītspējīgajiem un kredītspējīgajiem uzņēmumiem, kāda ir tā dinamika, apgrozījums ir audzis straujāk nekā ekonomikā kopumā. Peļņas rādītāji gana stabili, bet, kā mēs teicām, šī peļņa būtībā atspoguļo visu kopējo uzņēmumu peļņu. Tas, ko mēs šeit gribam konkrēti atzīmēt, jā, šie te satricinājumi, viņi varbūt tik daudz neietekmēja uzņēmumu naudas plūsmu un peļņu, cik ietekmēja vēlmi investēt. Un tur iemesli ir dažādi, gan neskaidrība ekonomikā kopumā, gan noteikti ļoti vislielāko lomu šeit spēlē procentu likmes. Un tas, ko mēs redzam, jā, tiklīdz beidzās ļoti augsto procentu likmju periods, aktivitāte ir jau būtiski uzlabojusies. Ko mēs redzējām pirmajā slaidā, kreditēšana ir atkal uzņēmums temps un ņemot vērā to kopējo bāzi, cik mums kreditēšanai intensitāte ir šobrīd, skaidrs, ka mums potenciāls augt vēl ir ļoti ievērojams. Mārtiņ, interesanti analizējumi šeit nav rādītāji, bet tu skaties Eiropā, ja salīdzina, kas ir normāli koeficients investīcijas pret EBITDA, ja, tas ir normālos apstākļos tuvāk 50%. Ja? Jā, un šeit var redzēt, ka 19. gads kā bāze ir kā pēdējais tāds gandrīz normālais gads pirms visiem satricinājumiem, tad tas rādītājs arī tuvu tam sasniedz 47% no peļņas tik reinvestēt, un tas noteikti būtu kaut kas, uz ko tiekties. Ja mēs gribam augt straujāk par mūsu kaimiņu ekonomikām, tad droši vien vajadzētu tiekties vēl augstāk un investēt straujāk. Šeit ļoti krāsaina bilde, ko es mēģināšu izskaidrot vienkārši. Visi šie te kredītspējīgie uzņēmumi, kādi ir sadalīti dalījumā pēc uzņēmuma lieluma no 50,000 līdz 1 miljonam un secīgi un šeit kopā. Un tad šeit attiecīgi tajās pašās grupās, cik liela daļa no šiem uzņēmumiem ir saņēmuši kredītus bankās. Šitā ir ļoti spēcīga bilde, varat mājās pēc tam pastudēt, bet te ir ļoti arī spēcīgas ziņas iekšā. Varbūt tad, Mārtiņ, jā. Lai ietaupītu laiku, es jau uzzīmēju, kam pievērst uzmanību sarkanā krāsā, kur mazāk uzņēmumi tiek kreditēti. Bez pārsteigumiem tā ir mazāko uzņēmumu kategorija, 50 līdz 1 miljons, kur 17% no uzņēmumiem ir saņēmuši finansējumu. Un, jā, protams, lielākiem uzņēmumiem ir veicies labāk. Veicies varbūt ir spēcīgs vārds, ir arī šeit ir pieprasījums un piedāvājums. Mēs bieži redzam, ka šajā sadaļā arī vienkārši nav pieprasījums. Bet arī atcerieties, ka šeit ir tie 20,000 uzņēmumu kopa, kuri pirmšķietami liekas kvalificētos kredītam. Ja? Tie kritēriji atbilst. Ja? Tas ir svarīgi saprast, ka viņi tā kā liekas, ka kvalificētos, bet tā intensitāte tāda, kāda viņi ir. Un lielākais izaicinājums ir tieši tajā mazajā spektrā. Un tad ir otrs dalījums pa nozarēm, kur mēs arī varam redzēt, kurās nozarēs iet bēdīgāk ar banku finansēšanu.
Un atkal šeit iemesli būs varbūt katrai nozarei nedaudz savādāk, bet IT nozara, kur ir visstraujāk augošā ar ļoti labu pievienoto vērtību, tur finansējums ir vismazāk, bet tur visbiežāk iemesls ir tiešām pieprasījuma trūkums. Viņu galvenais resurs ir darba spēks, tur nav ilgtermiņa ieguldījumu, nav vajadzīgi arī apgrozāmais kapitāls, nav nepieciešams tādā apmērā. Tur nav pieprasījuma. Plus viņi ļoti labi pelna un ļoti labi iztiek ar saviem līdzekļiem. Citas pakalpojumu nozare arī visi tie paši iemesli, ko es nosaucu iepriekš, ir mazs pieprasījums, jo nav liela ilgtermiņa ieguldījuma un nav arī liela ieguldījuma apgrozāmā kapitālā. Bet noteikti jāmin, ka arī šajās nozarēs ļoti lielu lomu spēlē ēnu ekonomika. Atkal tas daudziem uzņēmumiem šajās nozarēs varētu būt šķērslis, kāpēc banku finansējums nav pieejams. Un, šis ir būtībā attiecībā uz uzņēmumu skaitu, cik no uzņēmumiem ir finansēti. Mēs mēģinām paskatīties arī savādākā griezumā. Banku iemīļotākais rādītājs saistības pret EBITDA, jeb kredītu apjoms pret uzņēmumu peļņu pirms lietojuma un procentu maksājumiem. Lai saprastu, ka pat ja uzņēmumi tiek finansēti vai nav kaut kādas izmaiņas, teiksim, kaut kādās nozarēs mēs esam gatavi ņemt lielāku risku, kaut kur mazāku. Arī šeit lielu pārsteigumu nebūs. Ja mēs skatāmies, tad vismazāk finansēti tiek nelielie uzņēmumi. Šeit acīs krīt varbūt celtniecība, kam pret to naudas plūsmu, kuru viņi rada, viņi tiek finansēti vismazāk. Bet patiesībā šeit tās atšķirības starp lielākiem uzņēmumiem un mazākiem nav vairs tik izteiktas. Tātad tie uzņēmumi, kas saņem kredītus, viņi saņem viņus relatīvi pret pelnītspēju tikpat daudz, cik lielākie uzņēmumi. Vēl viens mīts par to, ka bankas nekreditē reģionos, tāds priekšstats varētu rasties. Un kopumā banku izsniegtie kredīti 81% ir Rīgā, Pierīgā reģistrētiem uzņēmumiem. Bet, ja mēs skatāmies, tad Rīgā, Pierīgā reģistrētie uzņēmumi arī rada 80% no kopējās peļņas, apgrozījuma, darbinieku skaita ziņā nedaudz mazāk, un 64% Latvijā reģistrēto uzņēmumu reģistrēti Rīgā, Pierīgā. Atkal banku iemīļotākais rādītājs saistības pret peļņu, tad mēs varam redzēt, lielākā daļa kredītu ir Rīgā, un tā ir 0,9 gada peļņas nofinansētas, Kurzemē nedaudz vairāk, Zemgalē, Vidzemē krietni vairāk, tas vairāk saistīts ar lielāku lauksaimniecības īpatsvaru tajās ekonomikās. Latgalē ļoti līdzīgi kā Kurzemē un Rīgā attiecībā pret peļņu. Šie stabiņi faktiski parāda kopējo uzņēmumu peļņu šajos reģionos. Un mīts, ka kredīta apjoms reģionos ir krietni mazāks patiesi, bet viņš ir atbilstoši tam, cik tur ir uzņēmumu un cik lielu naudas plūsmu viņi tur spēj radīt. Jāsaka tā, ka kopumā jau tie cipari ir arī Rīgā mazi, relatīvi pret varbūt attīstītākām valstīm, kur tie saistību īpatsvars ir tuvāk, varbūt, es tagad baidīšos teikt, bet par nozarēm tas, protams, atšķirās un visādi ir tuvāk 2, un varbūt pa pāri 2 nekā 0,9. Vienmēr sakot, tas potenciāls mums esošo stabilo naudas plūsmu izmantot papildus saistību uzņemšanās, tādējādi veicot investīcijas, tur ir neizmantots. Un, protams, šeit ir visi tie 100 000 uzņēmumi kopā. Jā, te ir kopā visi Latvijas uzņēmumi. Un te ir vēl viens griezums pēc uzņēmumu apgrozījuma sadalīti. Uzņēmumu ar apgrozījumu virs 20 miljoniem un uzņēmumu ar apgrozījumu zem šādā. Šie te būs lielie uzņēmumi virs 20 miljoniem. Tādi kopā ir tieši 600, ja 0,5% no kopējā uzņēmumu skaita. Viņi nodarbina 1/4 daļu no Latvijas uzņēmumos nodarbinātajiem. Puse no visu apgrozījumu, puse no peļņas, puse no nodokļiem. Un tad šeit ir pārējie 110 000 uzņēmumi,
kuri būtībā rada otru pusi no ekonomikas. Kāpēc šāds sadalījums, lai saprastu, cik tomēr nevienlīdzīgi, ja mēs skatāmies to pirmo bildi, ka jā, ir paškapitāls sasniedz 50% Latvijas uzņēmumiem kopumā, tad jāsaprot, teiksim, ka tas pienesums tur nav vienlīdzīgs no visām uzņēmumu grupām un ir attīstības ātrumi ir diezgan atšķirīgi. Labā ziņa šim te ir, ka tik konsolidētā ekonomikā varbūt kaut kādas izmaiņas ieviest ir krietni vieglāk. 600 uzņēmumu patiesībā nenozīmē, ka tur ir 600 personas pretī. Īstenībā vēl mazāk, 50 no tiem ir valsts pašvaldību kapitāla sabiedrības. Tur ir arī lielākas uzņēmumu grupas, kur vienas grupas ietvaros ir tā kā, lai saprastu kopējo nozari Latvijā, varbūt ir tāda pusi no Latvijas ekonomikas, lai izprastu, pietiek aprunāties ar 300 cilvēkiem aptuveni. Šeit vēlreiz, kāpēc ir svarīgi un kāpēc MBU finansēšanai veltītā pasākumā mēs tik daudz runājam par lielajiem uzņēmumiem. Viņi ir tas ekonomikas flagmans, kas visbiežāk ir mazo vidējo uzņēmumu klienti, uz ko jūs strādājat. Tie varbūt lielie ir tie, kas ir pietiekami spēcīgi, lai iet eksporta tirgu. Mazie, kuri strādā šeit uz vietas, ir šo te uzņēmumu piegādātāji un viņu investīciju apetīte un izaugsme būs tas, kas ietekmēs arī visu mazo vidējo uzņēmumu izaugsmu. Jā, tas fokus, ja runā, kur tā Latvija attīstīties, kā mēs tos lielos ciparus varam pakustināt. Noteikti ir lielie uzņēmumi, vidējie kļūst lielākie, kas tieši vai netieši pavelk arī pārējos līdz. Tā pašā laikā jādara viss iespējamais, lai atvieglotu mazo vidēju uzņēmumu spēju operēt administratīvi un visādos citos veidos. Jā. Tā, bet man liekas, mēs izskājām cauri un arī laiks ir beidzies. Bija kāds mums slēdz, jā. Mums bija, bet es nezinu, mēs ilgi un dikti diskutējām par tiem iemesliem. Viņi var būt entie un dažādi, un tur patiesība, nepatiesība kaut kur pa vidu. Ja? Vēlreiz tas, ko jau es sākot uzrunāju, teicu, ka pa visiem kopā mēs noteikti varam vairāk. Un varam vairāk uzņemties risku. Ja? Viena joma, kur mēs redzam ļoti lielu potenciālu, ir tieši riska apetītē. Es esmu kredīta komitejas loceklis kredītiem. Es lemju gan par Lietuvas, gan par Igaunijas uzņēmumiem, arī par Latvijas. Mārtiņš tai skaitā. Mēs redzam to ikdienu. Jāsaka, viena joma, kur mums pašiem ir atgriezniskā saikne sev, mums visiem kopā, ka mēs noteikti varam uzņemties lielāku risku. Redzam lietuviešu darījumus uz galda. Jā. Dažreiz jāsaķer galva un ārprāts un kas tikai. Bet jāsaka tā, ka riska apetīte, tolerance ir noteikti ar kārtu lielāka. Un tad virkni citi ir sākot no administratīviem slogiem, nodokļu paredzamība, tiesiskums, un mēs te brainstormējām daudz un dikti. Ļoti liels īpatsvars šim ir naudas cena, Eirobors, jā, tiklīdz tur notikās lejupslīde. Momentāli redzējām, gan refinansēja iepriekš veiktās investīcijas no saviem līdzekļiem, gan arī kopēju aktivitāti veicināja. Vēl viens liels iemesls, ko redzam tagad, ir samierināšanās to ģeopolitisko situāciju, jeb jaunais normālais ir nekad nav normāli, ja? Nekad nav stabili. Uzņēmēji samierinās ar to un dzīvo tādos apstākļos. Redz varbūt pa televizoru, runāja par šo reģionu drošību, ka mēs jūtamies drošāki, kā varbūt 2-3 gadus atpakaļ. Tas ļoti liels atspaids ir. Kopumā mēs visi, tā skaitā bankas, varam daudz vairāk. Jā, paldies, Inti, paldies, Mārtiņ. Lūdzu, aplausi. Tiešām, manā skatījumā ļoti vērtīgs apkopojums par makroekonomisko situāciju tieši finansēšanas jomā Latvijā. Un, tas, kas man iekrita acīs, ka tiešām daudziem uzņēmumiem tas potenciāls ir un ir iespēja uzņemties lielākas saistības. Un šeit man liekas, ka nākamā prezentācija, kuras gribētu aicināt uz skatuves Jāni Timermani, kredītinformācijas biroja valdes priekšsēdētāja, būs ļoti noderīga, jo Jānis sniegs praktiskus padomus par to, kā jūs, kā uzņēmēji, varat uzlabot savu kredītu vēsturi. Un es saprotu, ka būs arī kādi praktiskie padomi un arī iespējams kļūdas, kuras varētu novērst. Vai izprast to?
Paldies. Mani sauc Jānis Timermanis. Es vadu kredītinformācijas biroju kopš tā dibināšanas 2013. gadā. Kredītinformācijas birojas ir daļa no finanšu nozares. Tā ir tā daļa, par kuru parasti uzzina tikai tad, kad tiek atteikts kredīts. Tas attiecās gan uz uzņēmumiem, gan uz privātpersonām. Un pirms es ienirstu detaļās, pamēģināsim īsu filmiņu. Vai zināji, ka kredītvēstures ideja ir tikpat veca kā pašas bankas? Tā sākās ļoti vienkārši – ar cilvēku uzticību un pierakstu grāmatiņām. 19. gadsimta beigās tirgotāji savās kladēs pierakstīja, kurš samaksājas laikus un kurš kavējas. Blakus varēja parādīties piezīme labs maksātājs vai uzmanīgi bieži kavē. Tā bija pirmā kredītvēsture, tikai subjektīva un privāta. Tad pasaule mainījās. Cilvēki sāka vairāk pārvietoties, veidot jaunus uzņēmumus, un tirgotājiem palika vēl grūtāk saprast, kam var uzticēties. Radās vajadzība pēc sistēmas, kas palīdzētu pamatot uzticību ar faktiem. Tad 19. gadsimta beigās Amerikā tika dibināti pirmie kredītbiroji. Viņu mērķis bija vienkārši apkopot datus par cilvēkiem un uzņēmumiem, lai redzētu, kā tie maksā savus parādus. Tas bija pirmais solis ceļā uz mūsdienu kredītvēstures sistēmu. Laikam ejot, šī ideja izplatījās visā pasaulē. Cilvēkiem un uzņēmumiem radās savs finansiālais CV. Pārskats, kas rāda, cik atbildīgi tie rīkojas ar naudu. 20. gadsimta laikā tika sakārtota likumdošana, kas piešķīra tiesības redzēt un labot savu kredītvēsturi. Tā sistēma kļuva caurspīdīga, taisnīga un uzticama. Mūsdienās kredītvēsture darbojas arī tepat Latvijā. To uztur kredītinformācijas birojas, kas apkopo datus no bankām, līzingiem, dažādiem pakalpojumu sniedzējiem, parādu piedzinējiem un valsts iestādēm. Vairs nav jāraksta piezīmes kladē. Visa informācija pieejama digitāli dažu sekundžu laikā. Tātad, kas ir uzņēmuma kredītvēsture? Tā ir detalizēta atskaita par uzņēmuma finanšu pagātni, par to, cik kredītlīgumi ir aktīvi, cik no tiem atmaksāti vai maksājumi notikuši laikā. Šī informācija palīdz bankām, aizdevējiem un sadarbības partneriem saprast, cik uzticams ir uzņēmums. Bet kredītvēsture ir svarīga arī pašiem uzņēmumiem. Tā palīdz plānot nākotni, pārvaldīt riskus un pierādīt partneriem, ka esi drošs un stabils sadarbības partneris. Kredītvēstures atskaites sniedz daudzas priekšrocības. Tā samazina krāpšanas riskus, palīdz pieņemt gudrus lēmumus un ļauj laicīgi pamanīt finanšu problēmas, pirms tās kļūst nopietnas. Un viss notiek vienkārši. Pieslēdzies kib.lv, izvēlies uzņēmuma kredītvēstures atskaite un dažu sekundžu laikā iegūsti pilnu pārskatu par sava un citu uzņēmumu finanšu reputāciju. Kredītvēsture tas ir ceļš no pierakstu grāmatiņas līdz digitālajai uzticībai. No es dzirdēju, ka viņš maksā labi, līdz es to redzu datos. Tā ir tava uzņēmuma reputācijas skaitļos. Tāpēc seko tai līdzi un izmanto savā labā, jo mūsdienās tev ir iespēja pārbaudīt pirms uzticies. Tā tad pārbaudīt pirms uzticies un finanšu CV. Īsumā dibināti mēs esam pirms 12 gadiem. Dibinātāji kredītinformācijas birojiem ir lielākās komercbankas. Darbības mērķis ir uzņēmumu un privātu personu kredītvēstures datu apstrāde. Līdz šim mēs esam pazīstami tikai kā privātpersonu kredītdatu apstrādātāji. Pirms pāris gadiem Saeimā beidzot tika pieņemti grozījumi kredītiestāžu likumā, kas tagad šajos datos, kas ir pieejami par jebkuru uzņēmumu kredītiestādēm, ļauj ielūkoties arī pašiem uzņēmumiem. Īsumā par kredīta risku. Ar ko atšķiras kredītvēsture no uzņēmumu pārskatiem, ko uzņēmēji parasti izmanto, lai noteiktu savu darījumu partneru risku. Uzņēmuma pārskati ienāk ar regularitāti vienreiz gadā. Tādēļ iepriekšējā prezentācijā visi tie makroekonomiskie dati,
kuras jūs redzējāt, viņi beidzās ar 24. gadu, jo pa 25. gadu mēs vēl neesam saņēmuši gada pārskats. Viņi turpinās ienākt līdz pat augustam, un šādu statistiku par 25. gadu varēs apkopot tikai gada beigās. Atšķirībā no gada pārskatiem kredītvēstures, tātad kurš cik ir paņēmis, kurš ir atmaksājis, kurš nav atmaksājis, šie dati tiek atjaunoti katru mēnesi. Tādēļ, paturpinot iepriekš stāstīto, es turpinājumā parādīšu jums, kāda izskatās kreditēšanas statistika par 25. gadu. Kas tad ir mūsu datu avoti? Tās ir kredītiestādes, tās ir tie kredītiestāžu meitas uzņēmumi, līzingu uzņēmumi, tie ir apdrošinātāji, tie ir tehnikas nomas, degvielas tirgotāji, elektrības komunālo pakalpojumu uzņēmumi un citas juridiskas personas. Jebkura juridiska persona, kas uzņemās kredīta risku, tas nozīmē vai nu pērk no saviem piegādātājiem, maksājot priekšapmaksu vai pārdot saviem klientiem uz pēcapmaksu, uzņemās kredīta risku. Jebkurš no šiem uzņēmumiem var kļūt par mūsu reģistra dalībnieku. Kreditēšanas statistika 25. gadā. Jaunākie dati. Uzņēmumu skaits, kas ir saņēmuši kredītus, ir 8000 ar astīti. Tas ir 12% pieaugums pēc skaita pret iepriekšējo gadu. Kredītu skaits ir 20,000, kas ir izsniegti atkal pēc skaita plus 16%, un kredīta līguma kopsumma 3,9 miljardi. Tagad, tā ir lielā bildē, 25. gads, kā tad ir maziem vidējiem uzņēmumiem. Un šeit izdalīs tātad vispirms mazos uzņēmumus, kas ir tie uzņēmumi, kas 25. gadā ir saņēmuši kredītus pēc viņa 24. gada apgrozījuma. Tātad, ja viņu apgrozījums ir mazāks par 10 miljoniem eiro, mēs viņu ieliekam mazo uzņēmumu kategorijā, un ja viņš ir starp 10 un 50 miljoniem, tad ir vidējo uzņēmumu. Un šeit var redzēt, ka mazie uzņēmumu skaits ir nospiedošs vairākums no šiem 8000, gandrīz tikpat 8000 ir mazie uzņēmumi, kas ir saņēmuši kredītus, un vidējo uzņēmumi ir 400, un lielie uzņēmumi, kas ir uzņēmumi ar apgrozījumu virs 50 miljoniem, ir atlikušie 111 uzņēmumi. Un šeit tātad mēs redzam arī, kā sadalās kredītlīguma summa starp šīm grupām. Lielie uzņēmumi ir saņēmuši 0,9 miljardus. Jo lielāks svars, jo lielāks kredīts tiek izsniegts. Bet atkal pēc kredītu skaita mazie ir nospiedošā vairākumā. Kas tad ir šie kredīti, kas tiek izsniegti maziem vidējiem? Kur mēs atkal esam pie 3 miljārdiem. Un šeit ir tātad kredītlīguma summa, kā procenti no kopējā, līguma skaits, 18,000 kredītņēmēju skaits katrā kredītgrupā, līguma vidējā summa un pieaugums vai kritums pret iepriekšējo gadu. Un šeit ir bez pārmaiņām. Pirmajās 3 vietas ir kredīti parastie, kas nav nekustamā īpašuma vai finanšu līzings. Tātad tas ir kredīts kaut kādam noteiktam mērķim, kas neiekļaujās nevienā no apakš minētajām kategorijām. Un šo te kredītu vidējā summa ir pieaugusi pagājušā gadā par gandrīz 70%. Tātad kredīti parastie vidējā summa maziem vidējiem uzņēmumiem 700,000. Kredīti nekustamā īpašuma iegādēji maziem vidējiem uzņēmumiem vidējā summa 800,000, pieaugums 35% pret iepriekšējo gadu. Un tālāk nāk finanšu līzings, kas ir
pats daudzskaitlīgākais kredīta veids. Jā. Es domāju, tas nevienu nepārsteidz. Un pēc finanšu līzinga operatīvais līzings, un tālāk nāk jau daudz mazskaitlīgākas kredītlīnijas, atjaunojamie kredīti, overdrafti, jā, ar vidējām summām. Bet tad gandrīz 90% no visiem izsniegtiem kredītiem, jā, ir šie trīs. Pavisam īsi par kredītu saņēmušo uzņēmumu profilu. Kredīta informācijas birojs, tāpat kā bankas, aprēķina uzņēmumu kredītrisku. Katrai bankai ir savs modelis, arī mums ir savējais. Atšķirībā no bankām, tad, kad mēs rēķinam uzņēmumu kredītrisku, mēs rēķinam risku, ka konkrētais uzņēmums nesamaksās jebkuram no saviem kreditoriem. Ja, bankas rēķina risku, ka konkrētais uzņēmums nesamaksās tieši viņiem, tieši konkrētajai bankai. Ja, tāpēc mūsu modelis ir konservatīvāks par to, kurš tiek lietots bankās, bet tas, ko šis modelis parāda, ir, ka nospiedošais vairākums no visu šiem 8,000 kredītu saņēmušo uzņēmumu ir pirmajās 5 grupās. Šeit apakšā tad var redzēt varbūtību, kura tiek aprēķināta kredīta izsniegšanas brīdī, ka šis uzņēmums netiks galā ar savām saistībām. Citiem vārdiem sakot, tas ir riska apetīte. Jā. Un, mēs redzam, ka lielākā daļa tātad riska apetīte beidzās kaut kur pie 4, 5, 6%. Tātad tas ir tas default risks, ko bankas ir gatavas uzņemties. Tātad viņas izsniedz 100 kredītus, viņas rēķinās, ka 6 no tiem netiks atmaksāti. Jā. Un, atgriežoties pie jau iepriekš teiktā, šie te banku kredītrisku modeļi, tas ir katras bankas komerces noslēpums, un viņas tā kā arī nevienam uzņēmumam neatklās savu modeli. Mēs savu kredītreitingu atklājam pašam uzņēmumam. Jūs varat savu kredītreitingu dabūt gan par savu uzņēmumu, gan par saviem sadarbības partneriem. Un tas kredītreitinga atskaitē tas izskatās šādi. Šis ir kredīta informācijas biroja kredītreitings, un šeit var redzēt ne tikai to, kur mēs esam patreiz, bet arī kā ir mainījies mūsu kredītreitings pēdējos 12 mēnešos. Tātad ļoti svarīgi ir saprast ne tikai momentu uzņēmums, ir fotogrāfija, bet ir svarīgi redzēt arī kino. Kāds ir trends, vai uzņēmums iet pēc riska, viņš iet uz augšu, vai tieši otrādi uz leju. Tas ir tas, ko mēs piedāvājam. Paldies! Paldies, jā. Jums vēl palika 5 minūtes, varbūt ir kādi jautājumi no auditorijas. Šaujiet, droši. Man būs pirmais, varbūt atklājušas jautājums. Tad kā var dabūt? Tā kā jebkurš, es saprotu, var piekļūt šiem datiem. Tas kaut ko maksā, tas kaut ko nemaksā? Tas, protams, maksā, jo man darbiniekiem algas arī ir jāmaksā. Tad darbinieki nāks pa brīvu strādāt, tad es varēšu jums arī pa brīvu piedāvāt. Bet par savu uzņēmumu? Par savu uzņēmumu un par saviem sadarbības partneriem. Jā, jo tas ir nosacījums, ka jūs nedrīkstat prasīt šo kredītreitingu informāciju par jebkuru jūsu interesējošu uzņēmumu. Ierobežojums ir, ka ir prasīt drīkst tikai par saviem sadarbības partneriem. Visi pieprasījumi parādās kredītvēsturē. Tad, ja kāds no sadarbības partneriem ieraudzīs, ka jūs esat pieprasījis, vai šāds uzņēmums ir pieprasījis par viņu kredītreitingu,
viņiem ir tiesības griezties kredītinformācijas birojā. Mēs tad izmeklēsim, kāpēc ir pieprasīts par uzņēmumu, par kuru nedrīkst pieprasīt. Okay. Tas ir atbilde uz jautājumu par jebkuru. Es saprotu, jā, bet piemēram, es gribu savam uzņēmumam piesaistīt kredītu kaut kad pusgada vai gada laika, tad ir vērts pamonitorēt, paskatīties. Kā es teicu, katrā bankā ir savi modeļi. Jā. Bet, ja mēs paskatāmies uz izsniegto kredītu, tad kas ir tie uzņēmumi, kas kredītus ir saņēmuši, viņu riska profilu un mūsu kredītreitingu rezultātiem, tā ir diezgan liela sakritība, ka tie, kas ir dzeltenajā vai sarkanajā zonā, viņi tiek kreditēti pavisam maz. Es saprotu, jā. Jautājums, kas ir ārvalstu kredītreitingi, nezinu, Lietuva, Igaunija? Mums ir, ja viņi jau nav, bet mums ir tātad māsas uzņēmuma Lietuvā, Igaunijā, un mēs mūsu mājaslapā drīz piedāvāsim arī viņu uzņēmumu kredītreitingus un kredītvēstures. Tāpat mums ir noslēgta sadarbība ar lielu starptautisku uzņēmumu KreditSafe, kas šādas kredītvēstures piedāvās par uzņēmumiem no gandrīz 200 valstīm. Man sanāk bišķi neloģiski, ja es gribu sadarboties ar kādu, man pirms tam vajag interesē visvairāk viņu kredītvēsturi. Nes tad, kad jau es sadarbojos. Šeit ir svarīgi laikam nošķirt tā klienta definīcija ir ne tikai jūsu esošais, kuram tātad jūs esat izsniedzis kredītu, bet arī jūsu potenciālais klients. Tas ir arī tā pati definīcija attiecās arī uz bankām, kad viņas lieto mūsu reģistru. Viņas ne tikai ieskatās ziņās, ne tikai par tiem uzņēmumiem, kurām viņas jau ir izsniegušas kredītus, bet arī par tiem uzņēmumiem, kas ir atnākuši pēc kredīta pirmo reizi. Jā, vēl jāpērst bija no Uldas. Lūgums ir varbūt atgriezt to slaidu, kur jums ir tie kredīta reitinga rezultāti minēti. Jo, ja mēs paskatāmies uz to, ko Latvijas banka saka savā finanšu pieejamības pārskatā, ko katrs no jums var izlasīt, tur ir rakstīts melns uz balta, ka Latvijas banka, balstoties uz banku zaudējumu datiem, kas ir vēsturiski grāmatvediski zaudējumu datiem, izdara secinājumu, ka bankas neuzņemās praktiski nekādu kredītu risku izsniedzot kredītus. Tas tur ir rakstīts melns uz balta. Respektīvi, Latvijas banka uzskata, ka bankām būtu jāuzņemas lielāku kredītu risku. Vai skatoties uz, vai divi jautājumi no tā. Pirmais jautājums, vai kredītu risku vislabāk var mērīt ar banku grāmatvediskiem vēsturiskiem zaudējumiem, ko banka šobrīd uzņemās, tas ir pirmais jautājums, jo Latvijas banka to dara. Un otrs jautājums, vai jūsu dati šeit, kur jūs izmantojat savu riska modeli, balstoties uz faktiskiem aizņēmējiem, arī ļauj izdarīt secinājumus, ka bankas neuzņemās nekādu risku. Paldies. Atgriežoties tur prezentācijas pašā sākumā, kur bija faktori, kas ietekmē jūsu kredīta risku. Un šie zaudējumi, tas ir faktors, kas ir uzņēmuma gada pārskati. Tas ir tikai viens no daudziem citiem faktoriem, kas tiek ņemti vērā, nosakot uzņēmuma kredīta risku. Tas nav vienīgais. Tas ir viens no, bet tas nav vienīgais no faktoriem. Tālāk par banku riska apetīti. Šeit iepriekšējā prezentācijā jūs redzējāt, ka kreditējuma uzņēmumi Latvijā ir ap 20,000. Šai tēzei es piekrītu. Jo tas, ko es redzu no šīs statistikas, pagājušā gadā kredītu saņēma 8,000 uzņēmumu. Ja mēs paskatāmies pēdējos 12 gadus, tad šie kredītus saņēmušo uzņēmumu skaits, viņš svārstās no 20 līdz 25,000. Tā kā dati, kas ir secinājumi, kas tiek izdarīti, izanalizējot 24. gada pārskatus, viņi strādā arī pēdējos 10 gadus. Tātad kredītus saņem apmēram 20 līdz 25,000 ir saņēmuši Latvijā.
20 līdz 25 tūkstoši uzņēmumu. Skaidrs, ka ne katram no viņiem kredīts ir nepieciešams katru gadu, jā, bet, ja mēs skatāmies ilgākā periodā, tad tie ir 20-25 tūkstoši uzņēmumu, kas tiek regulāri kreditēti. Tas ir potenciāls, jā, tātad, kurus var kreditēt un kuri tiek kreditēti. Tas skaitlis ir ļoti tūs. Jā. 20 tūkstoši 24. gadā, mēs no savas puses redzam, kuri ir tikuši kreditēti. Atkarībā no gada, jā, tie ir starp 20-25 tūkstošiem. Paldies, Jāni. Es domāju, ejam tālāk ar nākamajām prezentācijām, jo mēs jau esam nedaudz pāri laikam. Jā, daudz jautājumu, varbūt atliekam tos līdz diskusijas sadaļai. Un tad es gribētu aicināt skatuvi Dirtu Priedi, kurš stāstīs par MVU finansēšanas praksi. Jā, tad lūdzu, Dirt, SEB bankas MVU mazo un vidēju uzņēmumu finansēšanas apakšjomas vadītājs. Jā, bija jābūt arī otram ģirtam, bet neparedzēti apstākļi var gadīties. Un tad ģirtu skaits samazinājās uz 2 šodien, bet es domāju, ka būs labi. Jā, Andrejs jau stādīja priekšā, esmu atbildīgs par mazo vidēju uzņēmumu finansēšanu SEB bankā. Drīz būs 20 gadi, kopš vispār strādāju banku sektorā, tā kā kaut kāda pieredze ir uzkrājusies. Un, kā jau iepriekš minēju, tad mēs veicām arī aptauju, tā skaitā jūsu palīdzību, jo LTRK un LDDK arī atbalstīja mūs un izsūtīja aptauju saviem biedriem, jo mēs šorīt daudz runājam par skaitļiem, gan no uzņēmuma finanšu perspektīvas, gan no viņu maksāt spējas laicīgi veicot savus norēķinus ar kreditoriem un citiem. Un tad, protams, vairāk varbūt tas subjektīvais un tie mīti, kas saistās ar uzņēmumu finansēšanu Latvijā, ir aptaujas jautājumos, kur tad tika aptaujāti, kā jau Uldis iepriekš minēja, 400 uzņēmumu, no kuriem pusē gandrīz bija kredīti. Un kas tad ir tās viņu problēmas, vai viņu sāpes, vai viņi piekrīt attiecīgi tiem mītiem, ko tad šobrīd varbūt sabiedrībā mēs arī saskaramies. Un, jā, mēs redzam, ka tad visi no tiem, kas ir vēlējušies pusē, ir saņēmuši to finansējumu, ko viņi vēlējušies saņemt tādā izteiksmē, kā viņi gribējuši to izdarīt. Tātad vairāk kā puse nav saskārusies ar nopietniem atteikumiem. Un arī 2/3 gandrīz ir atzinuši, ka process ir bijis gan efektīvs. Protams, mēs vēl pieskarsimies detaļām tālāk, kas procesā var būt uzlabojums, un mēs arī to ļoti labi apzināmies. Bet kopsumā no aptaujātajiem ir atzinuši, ka tas ir bijis salīdzinoši vienkārši. Un arī svarīgi, ka komisijas nav bijis tāds, teiksim, showstoppers, lai saņemtu šo finansējumu galvenais šķērslis. Jo, protams, man liekas, ka komisija arī visi, kas ir pieteikušies kredītam, zina, ka tas ir kaut kas vienmēr ir ar konkrēto kredītu iestādi diskutējams. Jā, te arī jāsaka, ka, protams, process un dinamika, kā jau es minēju, atkarībā no tā, cik uzņēmums ir liels, man liekas, to arī parādīja šī rīta dati, ko Mārtiņš rādīja, un tas arī būs redzams nedaudz tālāk. Jo mazāks uzņēmums, jo viņam tas process liekas sarežģītāks, jo jums iespējams ir ārpakalpojumi finanšu grāmatvedis, jums nav finanšu cilvēks uzņēmumā, un jo jums ir lielāka EBITDA un lielāka šī iespēja aizņemties lielāku finansējumu, projekts ir sarežģītāks un bankas uzdod vairāk jautājumus. Tā kā taisnība, ka pats process kā tāds var būt sarežģīts, bet tas ļoti atšķirās no uzņēmuma profila un arī no tā finansējuma, ko jūs esat paredzējuši aizņemties. Jo es domāju, ka leasing tirgus ir labs piemērs. Ja uzņēmējs piesakās pie tā paša dīlera pēc automašīnas, viņš dažu stundu laikā saņem no vairākām kredītiestādēm finansējumu piedāvājumu. Tā kā viss ir atkarīgs arī no tā, kas ir tā finansējuma mērķis. Vēl dažas būtiskas lietas par pašu aptauju. Tad tas, kas dominē, protams, un tas ir fakts, ka galvenais uzņēmējiem ir cena, kapitāla cena, pa kuru viņš var aizņemt šo finansējumu, kas, man liekas, ļoti īpaši sasinājās Eiribora kāpuma laikā un Eiribora augstākajā punktā. Varbūt man vēl atmiņā ir 2006.–2007. gads, kad Eiribors bija 3,5%, un, protams, klienti tāpat aizņēmās, bet tas beidzās varbūt mums visiem netika patīkam, cik mēs bijām cerējuši. Bet šodien tas ir bijis tāds galvenais varbūt faktors, un tad ir svarīgi, vai uzņēmumam ir vairāki piedāvājumi, vai viņam ir bankas no kā izvēlēties, un vai viņš spēj arī tātad pacīnīties par to cenu, jo viņš var parādīt arī savai bankai, kad pastāv šī konkurence. Un šeit atkal mēs atgriežamies pie tā fakta, ka tomēr 3/4 klientu vai aptaujas dalībnieku min to, ka komisijas faktors nav bijis izšķirošs.
Jo bieži vien īpaši ilgtermiņa kredītus jūs ņemat uz ilgākiem periodiem. Komisija ir faktiski kaut kāds vienreizējs maksājums jūsu kredīta dzīves ciklā. Un, kā jau es minēju, arī par komisijām līgumos vienmēr ir iespējams vienoties. Un nevienmēr tas, kas ir rakstīts cenrādī, tiek arī atspoguļots klienta līgumā. Arī šobrīd liela aktualitāte refinansēšanās komisija kā tāda. Un kas tad varbūt uzņēmējs arī virza domāt par refinansēšanos? Šeit arī visbiežākais minētais iemesls ir tieši procentu likmes. Nav noslēpums, un mēs arī to visu izjūtam, kad arī mūsu klientiem konkurenti, tā teikt, brauc ciemos un mēģina pārvilināt uz savu banku. Es ceru, ka jums arī bijusi šāda, priekš jums pozitīva, priekš mums varbūt individuāli sāpīga pieredze, ja? Bet cīņa par klientiem notiek, jo tas, man liekas, ko parādīja arī Mārtiņa un Inta prezentācija, kapitalizācija ir laba, bet varbūt apetīte aizņemties nav vēl pilnībā atgriezusies tādā līmenī, kā tā bija arī pirms Covid krīzes un kādu mēs to gribētu redzēt. Un 3/4 minēja arī to, ka tomēr nodrošinājums nav bijis tāds absolūts šķērslis, lai nesaņemtu finansējumu. Es domāju, to arī lieliski vēlāk Jākabs pastāstīs, kādi ir dažādi instrumenti un cik daudz mēs izmantojam arī altuma palīdzību tajos gadījumos, kur mēs redzam, ka šis nodrošinājums varbūt ir nepietiekams vai no bankas acīm iztrūkstošs. Tā kā katrā ziņā tie ir tie galvenie secinājumi no pašas aptaujas. Veicām arī papildus varbūt intervijas ar tādiem tiešām vidēja līmeņa uzņēmumiem, un tur tie secinājumi bija līdzīgi, par kuriem mēs arī vēlāk būsim gatavi runāt. Mēs arī jau kādu laiku no 4 lielākajām bankām apkopojam šo te pieteikumu statistiku, un šeit mēs runājam tieši par to, nevis teorētiski, kur uzņēmums varētu aizņemties, bet uzņēmums, kurš ir atnācis uz banku, proaktīvi aizpildījis pieteikumu un gribēs saņemt finansējumu. Ja? Un tad te izkristalizējās jau tā patiesība, kad jo uzņēmums ir mazāks, jo viņa tā varbūtība saņemt pozitīvu lēmumu ir mazāka. Bet tāpat tie ir 50%, un tomēr nedaudz, bet arī uz gada beigām ir uzlabojusies. Tas arī saistīts to, ko Mārtiņš minēja, ka tomēr tā lielākā daļa peļņas un ebidas nosēžās lielajos un vidējos uzņēmumos, un maziem vidējiem uzņēmumiem ir ļoti grūti iekāpt tādā pozitīvas izaugsmes zonā, jo viņus arī vienmēr ļoti ietekmē alga izmaiņa, minimālā alga, neapliekamais minimums, inflācija. Tas uz viņiem atstāja ļoti sāpīgu iespaidu. Tāpēc ir arī svarīgi, ja sākumā uzņēmums ir mazs, visu laiku domāt par to, kā izrauties un sasniegt kaut kādu līmeni, kad ir bišķiņ vieglāk elpot, un arī banka, teiksim, no bilances viedokļa var jūs kreditēt, un jūs varat vēl vairāk attīstīties. Un, ja mēs runājam par uzņēmumiem virs 1 miljonu, tad šeit tā aina ir pilnīgi cita. Tad 90% no tiem, kas ir pieteikušies, ir saņēmuši piedāvājumu. Cits jautājums, vai tas piedāvājums ir bijis tāds, kāds tam klientam ir licies pieņemams un interesants. Un, kas tad varētu tajā piedāvājumā būt atšķirīgs, par to mēs arī tūdaļ jau pieskaršos, bet es gribētu teikt, ka līdz ar to arī zinot, kā, un šeit runāju par banku, ne par nebanku finanšu sektoru, tad visdrīzāk man gribās ticēt, ja uzņēmums saņem piedāvājumu no vienas bankas, viņam noteikti būs piedāvājums no vēl kādas bankas. Varbūt ne no visām, bet vēl no kādas citas, un būs šī iespēja izvēlēties. Arī salīdzināt nosacījumus un izvērtēt, kur tie nosacījumi ir labāki. Un ja uzņēmumam nav piedāvājums no nevienas bankas, tad mēs atgriežamies pie kaut kādas jau pamata principiem, kas tika atrunāti un kuriem es tūdaļ arī pieskaršos. Tā kā man liekas ļoti būtiska statistika par to, kāds ir šis piedāvājuma, pieprasījuma rezultāts piesakoties aktīvu bankā. Un kas tad ir tie aspekti, kas varbūt, kā jau es minēju, ietekmē visvairāk? Man liekas, ka tā ir tāda jau sen zinām patiesība, bet vērts viņu atkārtot, kad varbūt tas gadījums, kad uzņēmums nesaņem piedāvājumu nevienas bankas, vai viņam ir jāgriežās nebankas sektorā, kas vairāk fokusējās uz to ķīles finansējumu un varbūt neskatās tik rūpīgi uz šīm pārējām lietām, tad galvenais, ko mēs gribam atgādināt, protams, ir uzņēmuma vadība un akcionāri. Es teiktu, ka šis jautājums jau pēdējos gados ir krietni sakārtojies, bet varbūt esam aizmirsuši, bet bija mums tāda laika, mums bija arī ļoti daudz investoru no austrumiem, īpaši tad, kad uzturēšanās atļaujas bija tāds populārs risinājums un piedāvājums no mūsu valsts puses. Un skaidrs arī, kad mainoties ģeopolitiskajai situācijai un sākoties karam, tā arī daudzās situācijās kļuva par kaut kādu problēmu. Cita problēma no uzņēmuma vadības viedokļa ir arī tas, ja jūs esat būvējuši savus uzņēmumus ļoti ilgā laika posmā,
cik tā korporatīvā pārvaldība tai bankai šodien ir saprotama un sakārtota, cik tur ir māsas, meitas uzņēmumi, kuros kāda aktīva atrodas, tas, protams, viss arī spēlē lomu. Un te mēs pārējām pie nākamā punkta, kad tā caurskatāmība un informācijas kvalitāte ir ļoti būtiska. Jo es saprotu, ka reizēm uzņēmējiem liekas, kāpēc tas viss ir vajadzīgs, tas aizņem man laiku, man jāstāsta tāda mana biogrāfija uzņēmuma biogrāfija par to, kā viņš ir attīstījies, bet, ja mums trūkst informācijas, tad loģiski mēs pieņemam ne to labāko, kas tur varētu būt, tāpēc mums ir svarīgi saprast, kā tiek tas būvēts. Un te arī viens no faktoriem aptaujā, ko novērtē uzņēmēji. Ja uzņēmējiem ir savs menedžers, kurš ilgstoši nemainās, tad viņš ļoti apmierināts ar savu banku. Jā. Un viens no tiem faktoriem, ka tad uzņēmējiem nav katru reizi jāstāsta, kas viņš tāds ir, no kurienes viņš nāk, no kurienes pirmais kapitāls. Un arī, ja ir bijušas kaut kādas problēmas 2009. Gada krīzē, Covid krīzē, tomēr ir tā teikt bijušas ar tas slikto attiecību cikls. Un ļoti jau savādāk skatās un iestājās par šo te uzņēmēju. Tajā brīdī arī tas atbildīgais darījuma vadītājs bankā. Jā, saprotam, lēmumu pieņemšana, tas arī saistīts ar to, kāpēc šis investīcija projekts ir vajadzīgs, ko tas dos uzņēmumam, kas ir tā komanda, kas uzņēmumā strādā. Ir kaut kāds lielums uzņēmumam, kad nevar vairs uzņēmumu īpašnieks un vadītājs pieņemt visus lēmumus. To arī varēja redzēt iepriekšējos slaidos, kad mums viena, man liekas, no grūtībām augt, jo mums ir ļoti liels uzņēmuma īpatsvars, kas ir šie te, mēs saucam viensētnieki, bet tas nav sliktā nozīmē, kur uzņēmuma īpašnieks, valdes loceklis, finanšu direktors un eksporta pārdevējs ir viens tas pats cilvēks. Ja? Un skaidrs, ka tur arī ir pietiekami liela izaicinājuma, jo, ja īpašnieks koncentrējās uz eksportu, kaut kas notiek ražošanā, un tad ir jautājums, cik lielam ir jāizaug, lai varētu paplašināt to vadības komandu un arī attīstīt uzņēmumu tālāk. Nu jā, un attiecībā, protams, riska vadības uzņēmumiem un darījumu partneriem, to jau daļai arī Jānis minēja, ka mēs gan savās, gan klienta interesēs bieži vien vērtējam arī attiecīgi būvnieka kredītspēju un spēju realizēt to projektu, vērtējam to, kas ir tas pircējs, ar ko jūs sākat sadarboties. Un varbūt reizēm trešai pusē tas liekas apgrūtinoši, bet mums jāatcerās, ka tas ir gan bankas, gan klienta interesēs saprast, ar ko mums būs kaut kādas ilgtermiņa attiecības, ar ko mums būs risks, ja mēs būsim pārskaitījuši līdzekļus vai nosūtījuši lielu daudzumu preču. Un skaidrs, ka mēs tos riskus gribam samazināt, lai būtu stabili arī finanšu rezultāti un darbību uzņēmumu. Jā, kas tad ietekmē varbūt pašu to cenu, par ko ļoti daudz arī diskutēts dažādos kvorumos, tad, protams, ka tā formula ir nemainīga, jo uzņēmums ir spēcīgāks, jo viņš ir stabilāks, jo viņš ilgāk ir tirgu un spēj ģenerēt lielāku naudas plūsmu, jo viņa riska profils ir zemāks. Un citreiz man arī personīgi klients saka, kāpēc tur tādam un tādam uzņēmumam ir tāda likuma, man tāda. Diemžēl tas arī ir ietekmi. Ja tam uzņēmumam 50 miljonu ļoti stabila bilants un jums ir 2 miljonu apgrozījums, tas ietekmē, kā banka skatās uz jums. Daļai, ko arī Jānis minēja, jūsu kredīta reitings droši vien būs savādāks. Un, tas ir būtisks faktors, kas ietekmē kredīta cenu. Viņu ietekmē, protams, arī nodrošinājums. Un par nodrošinājumu daudz ir runāts. Un te arī bieži vien diskusijās ar klientiem ir, nu jā, bet kā es varu ietekmēt cenu? Es saku, nu labi, neņemam komercķīli, ieķīlājam nekustamo īpašumu. Tad ir tāds paga. Bet faktiski tā tas tieši darbojās, jo tā ir tā banku matemātika, kur jo mums ir likvidāks nodrošinājums, jo mēs labāk, tā teikt, guļam, un jums ir zemāks risks, jo mēs šo risku varam iecenot un arī iedot labāku cenu klientam. Tā kā tas arī ir būtiski. Kapitāla izmaksas un finansējuma izmaksas kā tādas. Katrai bankai ir atšķirīgs veids, kā viņi piekļūst savam kapitālam. Tur nav kaut kāda viena zelta atbilde, un tāpēc, protams, ka procentu likmes var būt dažādās bankās un dažādās finansējuma iestādēs. Un, protams, daļa arī no kopējā šīs procentu likmes veido visas pārējās izmaksas. Gan noformēšanas komisijas, gan arī refinansēšanas komisijas. Gan arī to, kādi tad nosacījumi tiek izvirzīti konkrētajā projektā un cik daudz banka varbūt tērē administratīvos resursus, lai izsekot līdz visām tām darbībām, piemēram, uzraudzīt būvniecību vai vēl kaut kādus citus sarežģītus darījumus. Tā kā tomēr tam visam ir kaut kāds pamats un vienmēr, ja ir kaut kāda liekas netaisnības sajūta, kad kaut kas te nenotiek pareizi, tad vienmēr vērts ar banku arī diskutēt un runāt par to, kāpēc tieši tāda komisija ir piemērota, salīdzināt varbūt ar vecajiem aizdevumiem un kredītiem. Un
ja ir vairāk banku piedāvājumu, es būšu ļoti pārsteigts, ja jūs dzirdēsiet dažādas atbildes un jūs paši nonāksiet pie kaut kādas patiesības, kāpēc tas rezultāts tieši tāds. Un, protams, arī darījuma struktūra pēc būtības ir tā, kas var ietekmēt šo te, gan cenu, gan arī komisiju. Tie paši juridiskie termiņi, vai viņi īsāki vai garāki. Ja tas juridiskais termiņš ir garāks, skaidrs, ka arī tā noformēšanas komisija sākumā var būt lielāka. Ja viņš ir īsāks, tad tas var būt savādāk. Bet tas katrai bankai ir savā atšķirīgi un svarīgi, kad jūs izmantojat to iespēju salīdzināt. Jā, par banku komisijām kā tādām ir atšķirības. Protams, ne visiem visi ir vienādi. Un tas, man liekas, ko ir būtiski uzsvērt, kad salīdzinājumā arī ar varbūt valstīm ārpus Baltijas reģiona, tomēr Latvijā nav liela praksa. Šur tur ir iekasēt šo te noformēšanas komisiju, kas ir liels visai administratīvs darbs. Un tajā brīdī, kad, teiksim, 2-3 mēnešus mēs esam strādājuši pie tā projekta, piesaistījuši analītiķus, un klients izvēlās citu finansētāji, tad ir jāsaprot, ka mums arī tajā brīdī rodās kaut kādi zaudējumi. Un tad jautājums, vai mēs to pārnesam uz tādu noformēšanas komisiju, vai mēs to iekļaujam tajā pašā refinansēšanas komisijā, kas šobrīd ir ļoti lielā fokusā. Jo ir jāpaskatās uz to arī tā, un šeit es varbūt tādu vairāk nefinanšu iestāžu vai mazāku banku viedokļu paskatītos, kad bieži vien mazāks banks ir gatavs uzņemties lielāku risku, viņus to attiecīgi ieceno, un tad, kad uzņēmums realizē to projektu, viņi finanses nostabilizējās, projekta rezultāti sasniegt, pats uzņēmējs meklē iespēju refinansēties uz kādu lielāku banku, kur ir lētāks kapitāls. Un tad tas vienkārši nebūtu ilgspējīgi arī tajai mazajai bankai, ja mēs tagad sāktu šo refinansēšanās komisiju regulēt. Tad tas vienkārši no viņa puses būtu ļoti apgrūtinoši, un tas būtu jāieceno kaut kā savādāk. Un tāpēc sākt regulēt šo jautājumu, ņemot vērā, ka tie mainīgie ir ļoti daudz, manuprāt, nav laba ideja, un jāļauj pašam tirgumu un piedāvājumam ar pieprasījumu vienoties. Jo arī tā struktūra, kā mums vēsturiski ir izveidojusies, un kā jūs minējāt, šīm noformēšanas komisijām, tas ir ļoti būtiski. Un, tas nav nekas unikāls, par to, protams, var diskutēt. Un jāatcerās arī tas, ka tas finansējuma avots bankai ir dažāds. Un, iespējams, piesaistot vienu lielu darījumu, mēs rezervējam kapitālu. Pēc gada tas klients refinansējās, un banka palaid uz garām daudz cits darījums, ko viņi varēja darīt. Ja? Tur ir ļoti daudz aspektu, bet es domāju, ka dziļāk es neiešu šeit banku biznesā, bet tas nav arī tik vienkārši, ka mēs paņemam no vienas depozīta kabatas un izsniedzam naudu klientam, un tam nav nekādas finansiālas ietekmes uz mūsu bilanci. Tam tieši ir. Nodrošinājums. Nodrošinājums, protams, ir riska mazinošs faktors. Tas ir arī krietni regulēts process, un šeit jā, mēs varam diskutēt, kas ir adekvāts nodrošinājums. Ja mēs salīdzinām ar veco Eiropu, tad arī nav tur ko liekties, ka viņš ir atšķirīgs. Un to īpaši arī uzņēmēji, kas atbrauc uz Latviju vai taisīt biznesu, reizēm ir pārsteigti, jo tādam labam vācu uzņēmējam komercīli ir gan labs nodrošinājums, jo viņi skatās uz tirgus vērtību, bet mums jāatcerās, ka mums ir gan vēsturiskā pieredze, kā šo nodrošinājumu mēs varam realizēt. Mums ir kaut kāds juridiskais rāms, kurā mēs strādājam. Un mums ir arī mainījusies ļoti radikāli tā regulācija, kāda viņi bijuši iepriekš, un nodrošinājumam ir ļoti liela nozīme tam, cik bankai savā pusē kapitāls ir jānodrošina attiecībā no tā, cik labi vai slikti nodrošināts tas kredīts. Un tas arī ietekmē cenu. Līdz ar to tie visi ļoti saistīti jēdzieni. Un es arī vienmēr aicinu arī klientus, un kā jau es te smejoties teicu, bet faktiski arī, ka, ja tu gribi samazināt likmes, piedāvā vairāk nodrošinājumu, jo bankai mazāks risks. Jā. Un tad, protams, klients, ko dara, viņš vērtē savu biznesa risku, vai viņš uzskata, ka tas tagad ir tāds 100% drošs biznes, un viņš to ir gatavs darīt, vai arī viņš tomēr arī kaut kur redz riskus un uzskata, ka nē, tomēr daļa no nodrošinājuma viņš saglabāt savā pārvaldībā. Nu jā, un tas, kad skaidrs, ka arī mums atšķirās tās reālās tirgus vērtības, un tas ir saistīts arī ar to, ka īpaši biznesa objektiem, nu tas jau šodien ir situācija, par ko, teiksim, ir neapmierināti uzņēmēji, kad būvējot specifisku objektu, jums vērtējums būs iespējams zemāks par izmaksām, jo viņa tas sekundārais izmantošanas veids ir ierobežots. Un kaut kur jau, protams, vērtētājiem tur ir taisnība, bet viņi arī strādā pēc regulētas metodoloģijas, un līdz ar to nevar viņiem nepiekrist.
Tas, protams, es piekrītu un tā teikt arī saprotu uzņēmēju sāpi tajā jautājumā, bet man liekas, tāpēc ir šie altumi un citi instrumenti, kas ļauj šo projektu realizēt, neskatoties uz to, ka tas nodrošinājums varbūt uz to brīdi nav pietiekams. Un tad gribēs arī atgādināt par to, ka dažādiem tam uzņēmēju darbības un uzņēmumu dzīves cikliem ir pieņemams dažāds finansējums, jo man liekas, ka reizēm arī tādā publiskajā telpā mēs tos jēdzienus mēdzam sajaukt, tad tādu jaunu biznesa risku un ideju realizāciju bez kaut kādas pieredzes tajā sektorā, tomēr tas ir riska kapitāla finansējums, tie ir privātie investori, tie ir dažādi fondi, un viņa cena arī tajā atspoguļojās. Ja jūs gribēsiet aizņemties no kāda privātā kapitāla fonda, jūs nevarēsiet to izdarīt par tām likmēm, kādas ir Komercbankās. Un tam ir paredzēti citi finansējumi, un šeit arī runājot par nodrošinājumu, protams, kā Komercbanks to padara iespējami, ja jūs esat gatavi ieķīlāt esošo biznesu, lai sāktu kaut ko pilnīgi jaunu. Tas ir vienīgais veids, kā, teiksim, attīstīt idejas no nulles. Jo banka tomēr uzņemās šo kredītu risku, balstoties uz tā uzņēmumu faktisko šodienas darbību un to, cik daudz šodienas darbība spēja apkalpot saistības. Ja tas ir nākotnes projekts, tad tas jau ir pieņēmumos balstīts, kur ir ļoti daudz dažādi realizācijas riski, tirgus riski projektā, un tur jau, protams, tas nav viss tik vienkārši. Un šeit, protams, jāsaka, ka arī Altumam ir dažādi instrumenti, bet to es atstāšu Jakabam, kā viņi var klientam iedot to grūdienu tādai biznesa izaugsmē, un es nerunāju par 10-15%, bet par krietni lielāku. Un tad, kad projekts ir veiksmīgi realizēts un ir sasniegti tie mērķi, kas bija uzstādīti, tad arī, protams, ka Komercbanks labprāt šādus projektus refinansē, tad atbrīvojot arī kapitāla Altumam finansēt atkal jaunus projektus. Tā kā, man liekas, tā ir ļoti laba un sekmīga sadarbība. Jā, es ceru, ka es iekļāvos laikā. Vēl mums būs diskusija, tā kā Andrejs saka, lūdzu jautājums pēc tam. Vai? Es domāju, ka jā, tieši laikā. Paldies Dirt. Tātad Dirtu noteikti redzēsim arī semināra otrajā daļā, kur notiks diskusija. Un tad es domāju, ka jūs jau ļoti bieži pieminējat Altumu un Altuma atbalsta programmas. Es domāju, ka nav mums liek jāvilcina laiks, un tad dodam vārdu Jakabam Krieviņam no Altuma, tātad Altuma valdes locekli, kurš arī pastāstīs par Altuma atbalsta programmām. Jā, labdien! Paldies par iespēju Finanšu asociācijai par uzaicinājumu šeit runāt. Paldies, ka jūs esat sanākuši. Pieļauju, ka jums būs ļoti daudz jautājumu, jo es stāstīšu ļoti lielās šaibās, jo, ja jūs gribat detaļās, tad mums vajadzētu ļoti daudz laika šeit. Man ir vēl atļāvuši runāt vesels 15 minūtes, kas man jau ir grūti, bet ok. Jā, es esmu Altuma valdes loceklis, un Altum ir attīstības finanšu institūcija, tātad mēs neesam banka. Tas ir viens, ko es gribēju pateikt. Otrs, Altums pieder valstī, 3 ministriju personā. Pēc būtības tas nozīmē, ka Altums pieder mums visiem. Un, kā mēs atceramies, fiziku un vispārējo pasaulē par jebkuru lietu var samaksāt 2 cilvēki. Tas cilvēks, kas to lietu lieto, vai nodokļu maksātājs. Un no šī brīža, no šī viedokļa skatoties, Altum ir valstī piederoši, tad mēs faktiski strādājam ar nodokļu maksātāju naudu vai uz nodokļu maksātāju rēķinu. Jo tas jebkuru risku, ko mēs paņemam uz sevi, viņš teorētiski var realizēties kā izmaksas uz nodokļiem. Un kā mēs visi skaidri zinām, kredītu tieši 2 iespējas atdos vai neatdos. Tā kā 50% varbūtība, ka atdos vai 50%, ka neatdos. Tā kā tie visi riski ir no manas skata, kā no nodokļu maksātāja viedokļa, jo mazāk Altums uzņemās uz sevi, jo labāk. Jo vairāk privātie izdarami tiek galā paši, jo vairāk jūs kā uzņēmumi ar bankā varat strādāt, un mēs tur mazāk bāžamies iekšā, jo labāk no nodokļu maksātāja viedokļa. Un no tā viedokļa skatoties, Altumam ir uzdevums papildināt finanšu sektoru. Mums nav uzdevums konkurēt, mums ir uzdevums papildināt, veicināt, darboties tajās jomās, kurās ir nepieciešama iejaukšanās vai valsts atbalsts. Mazie vidēji uzņēmumi, mikro uzņēmumi, tā ir tāda klasiska joma visā Eiropā. Šajā sektorā mēs vairāk strādājam tādiem jaunākiem uzņēmumiem, kuriem ir mazāk kredītvēstures, viņiem varbūt ir mazāk nodrošinājumi, viņi var mazāk pamatot savu darbību. Mēs esam gatavi strādāt arī pilnīgiem iesācējiem, kuriem nav vēstures.
Tādas specifiskās jomas ir piemēram, tā pati daudzdzīvokļu mājokļu siltināšana, zemās īres mājokļi, lauksaimniecība. Šobrīd ir parādījusies biogāze, centrālās siltuma apgāde, tādā garā. Bet neskatoties uz to, mēs strādājam tajā pašā fizikā, ja tā drīkst teikt, tajā pašā ekonomikā, uz mums attiecās visi tie paši principi. Un no tā viedokļa skatoties, visu, ko tikko mums Seba kolēģi stāstīja, tas viss attiecās arī uz mums. Arī tajā brīdī, kad klients nāk pie mums pēc finansējuma, tad mēs līdzīgus principus ievērojam. Bet, ja mēs tagad skatāmies, tā sadarbība, kā mēs vērtējam projektu, viņas ir daudz maz līdzīgi, kā skatās bankas. Protams, mums ir savi kaut kādi savādāks pieejas. Tas, ko mēs cenšamies šobrīd darīt, mēs cenšamies iespējami caurspīdīgi par to informēt mūsu mājaslapā. Pie katras programmas tur var atrast, kādus principus mēs vērtējam. Sadarbībai ar klientiem arī mūsu mājaslapā var atrast šos sadarbības noteikumus ar klientiem, kuriem mēs varam sadarboties, ar kuriem nevaram. Es zinu, ka tas uz jums neatācies, bet ir klienti, kas prasa, ko man darīt, ja man ir krimināla lieta par komerciālu raksturu noziegumiem. Tad lūdzu izlasi, tad tu saproti, vai tu vari vai nevari pretendēt uz valsts atbalstu. Kā jau teicu, mums kapitāls pieder valstī. Tātad valstī nav mērķis ar altumu pelnīt. Valsts mērķis ir uzdevums, kas iedots altumam, ir tieši papildināt un veicināt šo ekonomiku. Peļņa mums ir peļņa tāds obligātā prasība, lai mēs būtu finansiāli veseli, lai mēs varam saņemt labus reitingus un piesaistīt lētus resursus, ko pēc tam tālāk aizdot. Mēs nevaram no tā viedokļa iet uz zaudējumiem. Bet peļņa nav mērķis. Mērķis ir atbalsts ekonomikai un uzņēmumiem. Līdz ar to mums ir mazāka peļņas prasība. Mums ir balstoties uz politikas veidotāju izvirzītām mērķiem un arī apstiprinātajiem ministru kabinetā mums ir piešķirt publiskie resursi, uz kuriem mēs varam uzņemties papildus kredīta risku, vai mēs piesaistam tos pašus Eiropas fondus vai Eiropas starptautisko finanšu institūciju riska segumus. Tas mums ļauj uzņemties vairāk risku. Tas, ka tur ir rakstīts apetīti, mūsu gadījumā nebūtu pareizi īstenībā. Tas mums ir iespēja tos riskus vairāk uzņemties. Un tāpēc mēs varam iet, kā mēs to darām. Mēs ejam uz nenodrošinātiem aizdevumiem, mēs ejam uz mazāk nodrošinātiem aizdevumiem. Ja bankām klasiskajā versijā ir kaut kāds, teiksim, tādā klasiskā programmā LTV ir 75, tad mēs ejam uz 135. Un tad tā otrādāk mēs esam gatavi aizdot vairāk nekā ķīla ir vērta. Un mēs esam gatavi iet dažus soļus tālāk dažos finanšu kritērijos. Tādā veidā uzņemoties šos lielākos riskus un dodot to iespēju uzņēmumiem šajās mērķa grupās, mērķa segmentos ātrāk saņemt to finansējumu. Kā jau teicu, piemēram, uzņēmums, kas vēl tikai tiks dibināts, mēs viņu varam nofinansēt, balstoties uz to, ka mēs tos riskus uzņemamies vairāk. Bet, kā visās lietās, pie visiem pīrāgiem nāk arī kaut kāds mazāk patīkams lietas. Eiropā kopumā valsts atbalsts ir aizliegts, izņemot tos, kas ir atļauts. Ja? Un izņemot tas, kas ir atļauts, ir tā viena grupa ir de minimis, otra grupa ir grupa atbrīvojuma regula un vēl dažas citas. Tas nozīmē to, ka, ja mēs strādājam ar valsts atbalsta programmām, tur vienmēr būs līdzi klāt kaut kādas, kā saka, sarkanās lentas. Ja, teiksim, ir valsts atbalsta programma, tie paši zemes īres mājokļi, tad mēs nevaram no tās programmas izkāpt ārā. Un kā varbūt privāti pastīties, teikt, vispār tas ir par to tēmu, tad ejam. Mums ir programma, kurai tas rāmīts ļoti precīzi ierakstīts. Burtiņš pa labi, pa kreisi, neatbilstoši izsniegts valsts atbalsts ar visam to izrietošām sekām. Tā kā kopumā no šī viedokļa skatoties, manuprāt, ir tikai jāsaprot visiem, ka savā bankā vienmēr būs ātrāk, lētāk un ērtāk. Banka jūs pazīst, banka zina, kas jums notiek kontā. Bankai visticamāk stāv jau apstiprināts kredītlimits jums, ka, ja viņš paprasīs, es iedošu. Ja? Ja pie mums nāk jauns klients, mums ir jāiet cauri visām klienta izpētīšanas, visiem procesiem, jāsaprot, par ko jūs
esat iepriekš darījuši un tādā garā. Un kas vēl šeit ir būtiski, kas kā faktors ir arī mums, ja uzņēmumā ir spēcīga uzskaite, laba, caurspīdīga finanšu visa disciplīna un grāmatvedība, un arī jau var parādīt kaut kādu vēsturiskos datus, pat viņi varbūt nav pārskatā, bet ir citos ticamos ciparos, mēs varēsim daudz ātrāk un ērtāk arī to izdarīt. Tā ir viena no klupšanas lietām, ka ir ļoti daudz klientu, kas grib strādāt, es negribu daudz, bet ir viens reāls gadījums, kur mums ienāk reģionā klients un saka, jūs kredītus dodat? Dodam, tad es ņemu. Tas tik vienkārši nenotiek. Es gribētu tā darīt, bet nav. Neesam vēl tajā brīdī, ka mēs varētu jau pa durvīm ienākušu klientu noskanēt, saprast, kas viņš ir un pateikt, tev dodam, ne, tev nedodam. Tā kā tā fizika mums ir ļoti, ļoti līdzīga, mēs varam iet lielākos riskos, mums būs līdzi sarkanās lentas vienmēr. Un tas pats, ka mums arī var būt situācijas, ka ja mēs dodam uz de minimis pamata aizdevumu, lai arī tajā programmā mēs varam iedot nenodrošinātu vispār, mēs iespējams diskutējam, sakam, paklaut, de minimisā ir palikuši 50 eiro brīvi. Ja tu vispār gribi, tad mums jāmeklē, lai mēs to de minimis konkrēti varam samazināt. Tad jāmeklē nodrošinājums vai kaut kas cits. Populārākais ir tātad ērtākais un vienkāršākais veids, kā no mums saņemt atbalstu priekš kaut kādas finansēšanas, ir garantija. Virtuāli sakot, jums ar mums vispār nekas nav jādara. Jūs runājat un darat to visu ar banku. Tehniski mums ir, būs tālāk pastāstīšu, vēl daži dokumenti, bet šobrīd varam iedot līdz 25 miljoniem, līdz 5 miljoniem garantijas ir pavēlti šobrīd. Vēl līdz gada vidum vismaz. Visu veidu finanšu instrumentiem, sākot ar investīcijām, beidzot ar garantiju līnijām un faktoringiem. Katrā ziņā tas, ka es esmu pārliecināts, ka bankas jau jums to piedāvā. Ja kāds no projektā kāds uzskata, ka nav pietiekams nodrošinājums, tad visticamāk par šo tiek runāts. Jā, tas, kā tas faktiski notiek, ir tātad banka pārsūt mums savu pieprasījumu. No klienta prasām 3 lietas. Mēs prasām šo te MVK deklarāciju, kas ir obligātais vingrojums visiem valsts atbalstiem. Otrs ir apliecinājuma kredīta garantija, kas pēc būtības ir pieteikums, kur dažās rindiņās mēs saņemam apliecinājumu, ka mēs varam pētīt par jums informāciju vispārējo. Un tad ir nepieciešams šis de minimis limits apstiprināts un atjaunots šajā EDS sistēmā. Un, kā es saku, tas ir vairāk birokrātijas, bet mēs cenšamies šobrīd arī darīt visu iespējamo, lai to birokrātiju mazinātu. Piemēram, tāpat MVK deklarācija ir šobrīd uztaisīta vismaz jēdzīgā formātā. Iepriekš viņa bija kaut kādas 6 lapas puses Wordā, šobrīd tur tāda maza tabuliņa. Programmas ir pieejamas visdažādākās. Sākot ar garantijām, tad šīs individuālais, mums ir portfeļa garantijas, ir eksporta garantijas, kuras mūsu klienti uzņēmumu kopumā Latvijā izmanto pārāk maz. No vienas puses, tikko minēja, ka pārāk maza riska apetīte šī ziņā uz eksportu mums ir ļoti liela riska apetīte. Mēs esam droši gatavi sūtīt visur, kur un neapdrošināt. Starp citu, apdrošinām arī uz Ukrainu. Tad priekš uzņēmumiem, kuriem ir ļoti, agrīnas stadijas idejas, kurām ir ļoti liels potenciāls mainīt pasauli, izdomāt jaunas aplikācijas, jaunas kaut kādas vērtīgas tehnoloģijas vai pakalpojumus, tad ir 4 dažādu līmeņu iespēju kapitāla fondi, kuri gatavi aizdot kapitālu. Un kāpēc kapitāls ir skaists šajos darījumos, ir tieši tas, ka kapitālam nav atmaksas grafika. Kredītiem visiem ir atmaksas grafiks, kapitālam nav. Tā kā tur gan ir dažs līdz kas cits, nepatīk uzņēmumi, bet ir. Un ir aizdevumi visdažādākajām jomām un virzieniem, sākot no uzsācējiem un beidzot ar lieliem aizdevumiem ar kapitāla atlaidi. Tā kā par visu šo vienkārši vērsieties pie mūsu darījuma vadītājiem vai sekojot mūsu mājaslapā. Kā mums iet pa reģioniem, varat redzēt, kaut kā patīk visiem stāstīt, ka grūti iet Latgalē, es teiktu, ka grūti iet Zemgalē un Kurzemē. Tur pēc skaita ir mazāk vismaz mūsu darījumi apstiprināti. Protams, ja jūs skatītos pēc summām, tur būtu savādāk tā ietekme.
Bet arī godīgi jāsaka, ka pa summām tas ir atkarīgs no perioda, kurā skatās. Jo, piemēram, aizpagājušajā gadā, ja nekļūdos, Latgale visticamāk būtu ar vairākiem ļoti lieliem projektiem diezgan labā pozīcijā. Jo kaut vai tajā pašā Rēzeknē tur bija 2 lielas rūpnīcas, kur kopā ar bankām mēs finansējām un šajā te lielo aizdevumu kapitāla atlaides programmā. Tā kā ir pieteikties var caur mūsu mājaslapu un kā vienmēr saka, vēlns ir detaļās un to vislabāk runāt konkrēti par jūsu projektu, par visiem tiem nosacījumiem, tāpēc to vienmēr vajag dziļāk skatīties. Un kā es arī tur biju dažos punktos pieminēts jau, visā šajās programmās vaļā ir aizsardzības industrija. Tātad, jebkas, kas saistās par un ap aizsardzības industriju, tas ir iespējams arī caur mums. Paldies, Jēkab! Es domāju, ka jautājumus tad arī mēs pietaupīsim priekš otrās sadaļas, jo arī Jēkabs paliks uz diskusiju, tad viņš būs viens no panelistiem. Tad šobrīd mums pirmā sadaļa, manā skatījumā, ļoti bija piesātināta un interesanta, ļoti cieši un koglīgi banku nozares pārstāvji ir ieskicējuši situāciju un to skatu punktu no banku viedokļa. Un tagad mēs paņemsim pusstundas pauze. Esam atpakaļ 12:35. Tad jums būs iespēja arī uzdot jautājumus un izdiskutēt arī jau ar nozares pārstāvjiem.